vakars, dāmas un kungi, no Daugavas ledus halles, kur E3 divīzijā mums šodien cīnīsies hokeja klubs Rupuči pret hokeja klubu Ogres ledus brāļi. Nu ko, mēs redzam, Edvard, pasies pāri, tur redzi kaus. Kaus ir hallē, tas nozīmē tikai viena. Šodien hokeja klubam Rupuči ir iespēja jau celt kausu, jo sērijā ir 3-1 starp šīm komandām. Rupuči Roštaks ar Ripu, aiz vārtiem, vārtu priekšu, un tur stumja gaļu iešā, Un iespiesta un vārti! Kā jau teicu, stum ar gaļu, un rezultātā tas arī izdevās hokeja klubam Rupuči, un panāk sev vadību 1-0. Ripa vārds priekšā, tieši šķēliens, bloķēts, atkārtots mēdienis ir un Ripa izstāsta, ka ir zem dzirkals. Ir uzgūlies un piespiedz Ripu, bet ļoti labi iespēja bija Ogres ledus brāļiem, pielīdzināt rezultātu drusiņu, pietuvot rezultātu, bet tas neizdevās, jo vārtos lielisks ir dzirkals un, protams, arī pasē aizliedzīgi Rupuču aizsargi gulās Ripai priekšā. Nostājušies, un nav metieni, patreiz labs, un te būs mēdienis, vārti! Un šoreiz jau redzējām, ka numurs 16 Mārtiņš Roštoks guvā trešos vārtus. Jā, es te pierunāju laikam. Nav metieni, bet bija ļoti skaisti izspēle beigās, un bam, gols. Iemetienā uzvar Rupuči metiens, tur pielabo drusku un atkar uz atme vārti! Dāmas un kungi! Tā ir uzvarā! Nu ko, dāmas un kungi, apsveicam hokeja klubs Rupuči! Ir 2023.–24. sezonas E3 čempioni!